iedomājies širādas 4 dienas, es sajūšu prātā. Nesajūgs. 4 dienas bez nodarbībām. Šādu sodu izpelnījās Samanta, Mareks, Evija un Mārtiņš, kas naktī pēc koncerta un kopīgas iedzeršanas ieslēdzās dušas telpā. Vēl no rīta visur mētājās netīrās glāzes, bet dušas istabā cigarešu gali. Tā kā alkoholu lietoja visi, ar 4 sodītajiem solidarizējās visi. Ļoti dīvaini. Vienkārši sāk apnikt. Bet mīlīši, zini, kas ir? Nu? Es šito kaut kad biju sapņojuši, ka šitā būs. Kāpēc? Es jūtos kaut kā jocīgi. Mīkšana nav nekāda medusmaize, tāpēc viena pēc otras rodas idejas, kā visu vērst par labu. Vienkārši viss labi, neko vairāk, viss. Apsolam, zēram, come on, viss, pat ne mutīt iedzert kaut vai manis pēc. Pazīmējam smuku zīmējumu Balstiņai. Sataram dziesmu Balstiņai. Mums esam boikotu. Tas ir boikots. Rītīgā jāuztais, mēs esam plakāts pa visu māju. Jau čista. Ko? Sataisam rītīgos plakāts māju. Bet tāds pozitīvos. Nu jā! Es arī to domāju, kaut Brīvību. Rītīgi kaut kāds jaukos, Vai ko? smukos sazīmējam visu kaut ko un salīmējam, vai ne? Un arī rakstot foršāk būs, kaut ko pozitīvu. Un kaut ko tādu, ģipā... Varam tādu, kad mēs esam pelnījuši sodu, bet ne tik tādu, mēs reāli apzināmies. Nē, nepievaram sodu, kaut ko pozitīvu. Pasmaidi, tur, nezinu, vienalga. Strādā, tur mēģi telpā. Jā, bet, es nezinu, vai tas palīdzēs.